bijām uzaicināti uz pili pie valsts prezidenta. Tad galvenie izskatāmie jautājumi, uz ko akcentēja savu uzmanību valsts prezidents. Punkts 1. Uzsākt debatas par tautas vēlētu prezidentu. Punkts 2. Samazināt referenduma slieksni. Un punkts 3. Ja tāds bardaks turpināsies Saeimā, kā šobrīd viņš ir uzsācies, kad nevar ievēlēt bankas prezidentu, bardaks ap Rail Baltica, bardaks ap Air Baltica, vienmēr sakot, valstī bardaks, prezidents pateica, ka viņš atlaidīs Saeimu. Tātad šodien pie valsts prezidents burtiski lieliem soļiem pārgāja pāri Latviju pirmajā vietā vēlēšanu programmai, tā teikt. Tas, ko mēs esam solījuši saviem vēlētājiem, ka būs tautas vēlēts prezidents, par to, kad ir jāsamazina slieksnis referendumiem un vēl arī Saeimas atlaišana. Tātad visi šie 3 punkti, atcerieties, par ko mēs tik ļoti iestājāmies un cīnījāmies. Un referendumā mēs savācam gandrīz 80,000 cilvēku parakstus, jo šie 150,000 cilvēku parakstu iespējams nav iespējams savākt. Nu, protams, šeit bija viens no svarīgākiem jautājumiem runa par valodu. Tātad visticamāk tiks nostiprināts satversmē, lai nebūtu iespējams veidot referendums par valodas jautājumiem. Bet par visiem pārējiem sāksies diskusija, lai samazinātu šo slieksni. Manā skatījumā tas ir milzīgs trieciens visai liberālai politikai, kas šobrīd ir Latvijā. Un tā ir konservatīvās politikas uzvara. Tas ir tas, ko mēs šodien Latviju pirmajā vietā pārstāvam. Tā kā faktiski es apsveicu jūs, draugi, cīņu biedri un kolēģi ar uzvaru. Visiem jaukas brīvdienas!